Man šajā pavasarī notiek tāds iekšējs antropoloģisks pētījums. Es skatos, kā cilvēki sagaida pavasari. Un parasti dalās, vismaz līdz šim, nos novērojamos divās daļās. Vieni ir tie, kas atgriežas atpakaļ pareizajās sliedēs, un otri ir tie, kuriem šķietami neiet, bet kas patiesībā ļauj sev dabiski atmaigt un ļauj lietām notikt savā laikā, savā tempā, savā ritmā. Uzplaukt ir rituāls, caur ko mēs vēlamies maigi ieaicināt pavasara pārmaiņas. Iepauzēt, izelpot, atļaut savam ķermenim un savai enerģijai rest savā dabiskajā, īstajā un vispareizākajā laikā. Elpošana un aromaterapija, lai iztīrītu to iestagnējušo, sacietējušo, iņjoga un skaņu dziedināšana, lai palaistu dziļi un tik ilgi turēto spriedzi. Un altāra kartiņu, ko tu varēsi ņemt mājās kā tādu atgādinošo enerģiju pēc rituāla. Svētdiena 23. Ja tu jūti, ka šis ir tavs, es ar vislielāko mīlestību tevi aicinu pievienoties mums un droši raksti ziņu, ja tev ir jebkādi jautājumi vai komentāri par šo tēmu. Tiekamies, čau!